Starp austajām krāsainajām sagām, tautiskajiem bruņķiem, linu dviļiem šajā izstādē arī koši, citur neredzēti akcenti, grezni izšūti vainagi. Tos darinājusi Latvijas amatniecības kameras meistare Māra Krieviņa. Tas ir mans vainags, tā ir Dienvidu Kurzeme, tā ir Virga, Dienvidu Kurzemes vainags. Es gribēju šeit parādīt mūsu izstādē tādus mazliet Alūksnes pusē neredzētākus vainagus. Tas arī ļoti īpašs vainags. Tas ir Ventas, Līgavas vainags, tas ir pie Kuldīgas. Balts un viens no grūtāk šujamiem vainagiem, jo šie tā viļņi, un tad ir jāieliek pape, un tad ir odere jāieliek. Diezgan sarežģīts vainags. Šobrīd saskaitīt visu, kas tapis studijas 50 darbības gados, būtu nereāli, un arī ciparos šis darbs jau nav izmērāms. Un studija jau arī apvieno dažādu amatu meistarus. Studijā dalībnieki Ada Tamborē, auž, izšuj, ir mums arī keramiķis, un keramiķim ir arī māceklis, kas mūs ļoti, ļoti priecē, ka tomēr ienāk arī jaunā paudze. Kopš Alūksnē ir jaunais kultūras centrs, arī Tautas lietišķās mākslas studija Kalme te atradusi savu jauno mājvietu ar gaišiem logiem un skatu uz Alūksnes ezeru. Tobrīd studijā ir visai dzīva darba atmosfēra. Studijas dalībnieces ne tikai auž, bet arī gatavojas valsts svētkiem. Mēs te gatavojamies svētkiem, radošās darbnīcas bērniem būs svētkiem piespraudītas. Dažādus variantus mēs te mēģinām. Kas nu kuram iepatiksies, to tad arī viņi varēs paši taisīt. Vienā no stelēm skatu piesaista maigi dzeltenzaļas krāsu pārējs, kas tiek iejausts segā. Tas ir no dabīgiem augiem krāsotas vasarā. Paši vākti? Paši vākti dārzā, jā. Šī ir no mārutku lapām. No mārutku lapām? No mārutku lapām, jā. Tā no kumelītēm dzeltenā košā. Pelēkā ir no vienām citām puķītēm dārzā saknītēm. Artes muzejā vasarā bija plenērs mums, un mēs iesākām krāsot, iemācījāmies. Tuvojas mums Ziemassvētki, tas tā kā dāvana atkal kādam tuviniekam, radam iepriecināt. Tad nav jādomā, ko gādāt, pa veikaliem skraidīt. Var savu darbiņu iepriecināt. Bet Audejs Vīs Buhaņevičs stelēs top koši zaļš strīpains tautiskais bruncis. Audej stāsta, ka tās ir tieši Alūksnei raksturīgās krāsas. Savai meitai auž. Es arī priecājos, ka beidzot man meita arī nobriedusi tam, jo es jau sen pati valkāju un audusi sev jau to, jo man mamma bija audēja un arī šuvēja, un no tā man tas ir mantojuma. Un tagad beidzot man meita arī izdomāja, ka viņai vajag mazmeitai, es jau noaudu pagājušajā, šogad es tagad meitai. Audejs atzīst, ka šobrīd tautas tērps atkal ir cieņā, un to sev noaust vēlas daudzi. Bērni grib, jā, jo arī manam dēlam un arī Vedeklē ir savs tautu tērps, bet ir arī paši grib jau teiksim, tajā vecumā, kad ir ap 40 varbūt, ja, kad nevis, lai kāds viņam rada, bet viņš pats grib nākt uz to savu brunci, pati grib izšūt to sev kreklu. Man jau liekas, ka tā ir tāda pašapziņas celšana katram cilvēkam, un tā ir tāda sava identitāte atkal, ka mēs piederam tieši pie šīs tautas. Bet runājot par studiju, tad tās dalībnieces atzīst, ka tā viņām ir jau kļūst kā otrās mājas, un no svara ir arī iespēja būt kopā un apmainīties pieredzē. Man ļoti gribējās saust, un māja palika tukša. Bērni aizgāja katrs savā dzīvē. Un tad es atnācu pirms 11 gadiem savā dzimšanas dienā. Un tā jau saka, kas atnāk dzimšanas dienā, tas arī palika. Pirmkārt jau būšana cilvēkos, radošos cilvēkos, jo no katra var paņemt kaut ko un katra var kaut ko iemācīties. Tas nav tā. Laikā. Te ir aura labi. Te ir labi. Bet tagad valsts svētku mēnesī tātad studijas Kalme veikums skatāms izstādē Alūksnes kultūras centrā.